Sveiki, skatītāji! Paldies par laikiem, komentāriem, skatījumiem. Teicāt, kad nerādu sevi ekrānā. Nu, tāds nu es esmu. Viens Latvijas pensionārs. Šodien sevi nedaudz parādīju. Rakstiet komentāros, vai bija tā vērts, vai tik briesmīgs rādīt sevi, vai labāk nerādīt. Šodien tāda lietaina diena. Nedaudz pastaigāju un nedaudz pastāstīšu jums par situāciju Itālijā, kā uz cenām ietekmē karš, ir ietekme, nav ietekme, un vēl kaut ko šo to pastāstīšu. Tā kā baudam video, vāram teju kafiju un cerams, jums patiks pastaiga kopā ar mani. Nu, šādu burvīgo ēku redzam. Kādreiz bija viesnīca, tagad pamesta. Principā interesanti varētu braukt, iegādāties, atjaunot. Ēka ir pie pašas jūras. Apdzīvota vieta Vilopjana. Jūra tiešām ir otrā pusē promenādei ļoti tuvu. Tikai tas, ka turistiskā sezona šeit, protams, ir no jūnija līdz oktobrim. Tagad ir marts, plus 14 grādi. Cilvēku nav. Jūra skaista. Domāju, ka jūrā ūdens ir ap 16 grādiem. Principā, priekš Latvijas mēroga nav ļoti augsts. Tīri teorētiski noteikti arī var nopeldēties. Tikai tas, ka, negribās, nav saulīte. Apmācies. Šogad, laikam, Itālijā nebūs 300 saulainu dienu. Būs krietni mazāk. Lietus līst nemitīgi, pāris dienas uzpīt sauli un atkal lietus turpinās. Nu jau domājis biju, kad lietus beidzies. Bija pāris saulainas dienas, bet atkal rāda, ka 5 dienas būs lietus. Tā kā pavasaris nedaudz atliekās. Šeit redzam viesnīca funkcionējoša, bet tagad nav sezona un viņa ir slēgta. Gaida savus ciemiņus noteikti no jūnija mēneša. Šeit redzam burvīga Vilopjanas pludmale. Skaisti jūra, neviena cilvēka nav. Smilšaina pludmalīte. Brīvā pludmale, droši var nākt ar saules sargu un baudīt jūru un sauli, kad tas būs iespējams, proti vasaras sezonā. Blakus ir arī nakts pludmales, taču brīvās pludmales arī netrūkst. Jūra pietiek visiem. Šodien jūra ir nedaudz zemākā parasti. Parasti šī smilšu strēle ir zem ūdens. Un ieeja jūrā ir pa akmeņiem. Tagad redzam smuka smilšu piekrastē. Nezinu, kāpēc varbūt, kad ir bijušas lielas vētras, jūra ir atkāpusies, varbūt vēl kaut kas, bet tagad viņa ir diezgan zema. Parasti viņa ir daudz augstāk. Un brienot jūrā jābrien caur akmeņiem. Smiltiņas ir krietni dziļāk. Vilopjana, maza pilsētiņa pie jūras, tāda kā kurorta pilsētiņa, protams, Kalabrijas interpretācijā, jo Kalabrija nav baigi turistiskā vieta. Šeit sezonā klusā dzīve, iznomā, izīrē apartamentus, dažādas viesumājas. Augšā ir dzelzceļš, lai piekļūtu pie jūras, jāiet apakšā caur tuneli. Pa šo pašu tuneli brauc arī transports. Maza, mīlīga pilsētiņa pie jūras. Bet, lai neskatoties uz to, ka viņa ir maziņa, ir arī liela viesnīca. Šī viesnīca, tās orientieris ir, visa dzīve notiek pie šīs viesnīcas. Ir viesnīca, kā es teicu, un 2 nekustamās īpašuma aģentūra. 3 nekustamā īpašuma aģentūras. Un šeit mēs redzam, kādā veidā itāļi būvē mājas. Pabeigs, uztaisīs skaistu fasādi un būs ļoti jauka apartamenti, bet procesā izskatās nepārāk skaisti. Šeit arī redzam
apartamentus pārdod rindu māja ar atsevišķu ieju, mazu pleķīti. Cenu nezinu, nav rakstīts, ir telefona numurs, kam interesē, sazvanieties, precizējiet un varbūt jūs kļūsiet par šī burvīgās pilsētiņas iedzīvotāju. Varēsiet uzņemt viesus, radus draugus, paziņus vasaras sezonā. Vasarā šeit ir ļoti forši. Šeit ir restorāni, veikali, principā viss, kas vajadzīgs. Arī vairākas aptiekas. Principā šeit, Vilapjanā, nekas netrūkst. Šeit mēs redzam baznīciņu tāda interesanta ar laukumiņu. Un solīju par to, par degvielas cenām, kā cenas un vispār dzīvi ietekmē Trumpa uzsāktais karš. Biju sekotājam atbildējis, ka cenas nav mainījušās degvielai, taču šodien pamanīju, ka tomēr tā gluži nav. Cenas ir mainījušās, un, lai uzzinātu degvielas aktuālās cenas Itālijā, noskatieties lūdzu video līdz galam. Video beigās būs norādītas degvielas cenas. Pārtikas cenas veikalos pagaidām mainījušās nav. Vismaz es to neesmu novērojis. Tajos veikalos, kuros es parasti iepērkos, cenas ir nemainīgas, tādas, kādas tās bija pirms 2, 3 mēnešiem un pat pirms 6 mēnešiem. Tā kā pārtikas produktu cenas nav mainījušās. Par gāzes cenām nemāku pateikt. Gāzes baloni maksā tikpat cik agrāk. Vai mainīsies, nezinu, bet degvielas cenas ir mainījušās. Vēlreiz atkārtoju, ka precīzas cenas būs redzamas video beigās. Diena ir apmākusies. Nedaudz līņai lietus. Bet par cik ir brīvdienas, un man jums ir jāuzfilmē kaut kas skaists un kaut kas jāparāda. Šodien nesanāca svētdienas pastaiga, šodien sanāca sestdienas pastaiga. Man sanāca tā, kā sanāca, tā lūdzu baldiet, rakstiet komentārus, lai būtu atpakaļ saikne. Kā arī pirmo reizi video parādīju sevi, kā es izskatos. Nevērtējiet to tik kritiski, es neesmu nekāds Holivudas aktieris. Parasts Latvijas pensionārs, kas ir saņēmies drosmi un pārcēlies uz dzīvi vecumdienās uz Itāliju. Vai es to nožēloju? Nē, es to nenožēloju, jo ar manu pensiju Latvijā būtu ļoti grūti izdzīvot. Itālijā ir nedaudz vieglāk. Jo nav augstas ziemas, nav sala, nav sniega, nevajag ziemas jakas, ziemas zābakus un siltās zeķes. Kā arī nav jāmaksā pārmērīgi dārgi komunālie pakalpojumi. Un es jau biju teicis, ka arī nekustamā īpašuma nodoklis vienīgai mājai Itālijā nav. Līdz ar to uz šīm te būtiskajām lietām es varu krietni ietaupīt un dzīvot nedaudz labāk, kā es būtu dzīvojis Latvijā. Šeit mēs redzam degvielas cenas, vairākos benzīntākos. Latvijā, man liekas, ir nedaudz zemāk. Labojot man komentārā, Latvijā neesmu bijis jau sen. Pastāstiet, cik šobrīd Latvijā maksā degviela. Itālijā nav 98. benzīns, ir dīzeļdegviela un benzīns. Viss ir vienkārši. Dīzelis un benzīns. Ir arī gāze. Gāzes cenas es šeit neparādīju, un man liekas, ka tūmā nebija gāzes uzpildes stācijas. Tā, paldies par skatījumiem, laikiem, gaidu komentārus, un, kā saka, lai jums jauka diena. Paldies, un atā uz tikšanos nākošajās sērijās. Čau, čau!